Mani dārgie draugi, esmu atgriezies pēc burvīga ceļojuma uz Latviju, kur pavadīju gandrīz 2 nedēļas baudot Latvijas vasaru. Ciemojos pie drauga Oskara, kuram pēc lielas vētras aplūda zeme un, diemžēl, daudzas mantas tika sabojātas. Paspēja arī nofilmēt ielu muzikanti Aleksandru, kura katru vakaru priecē turists ar savu mūziku. Apciemoju tēta viesunamu, kur mēs lieliski atpūtāmies un bērni kārtīgi izpeldējās un kopumā labi pavadīja laiku. Un pirmo reizi mūžā aizbraucu uz Liepāju, kur apmeklēju arī Summer festivālu. Es jums teikšu, tas bija tiešām kolosāli, laba atmosfēra, mūzika un publika. Un tā kā es esmu atgriezies, man ir visādi kaut kādi sīkumi jāizdara, bet neko tādu lielu pagaidām vēl netaisos darīt, bet es jūs apdeitošu par vispār kaut kas mums notiek dzīvē, kādas ir izmaiņas un kaut kā tā. Runājot par sētu, nekas vispār nav bīdies uz priekšu, tāpēc, kad mūsu landlords, mājas īpašnieks, bija atvaļinājumā arī ar saviem bērniem, tāpēc viņi neko nedarīja, nepasūtīja mūsu pēdējo paneli, tāpēc kaut kā viss tas iebremzējās baigi, bet man ir neliels plāns, kā nedaudz upgradeot to sātas pusi, tūlītās parādīšu. Tā, man kaut kur te bija tikai viens maiss. Nav daudz, es gribēju piebērt zemīti. Ai, kāpēc man lika? Nē, 2 maisi, viss labi. Paņemšu šos 2 maisus. Te, kur es biju uzracis, visur te ar mālu un ar akmeņiem, jā, protams, zālīt normāli neaugs. Kaut kas te jau ir izaudzis, bet nav melnzemes. Un tā kā man ir melnzeme, es biju domājis vienkārši piebērt te vismaz sānā, cik man pietiks no tiem 2 maisiem. Te smukiņam sāniņu tā uztaisīt, lai ir zeme un varbūt kaut kāda potenciāla zālīte sāk augt. Redziet, pēdējais panels, nekas tur nav izdarīts. Tā arī mētājās. Tā redziet, tā arī mētājās viss bardaks. Bet labi, tagad pamēģināsim piebērt zemi. Ko, pamēģināsim tagad bišķiņu uzlabot dārziņu. Vismaz kaut kāds sīkums un pats interesantākais, ka tagad jau ir vasaras beigas, nekas vispār nav izdarīts. Čau vienkārši. Tā. Šito zemi es biju nopircis vecajā mājā, kad uzlaboju dārziņu. Tā arī palika 2 maisi, nopirkt bišķi pa daudz, bet tagad viņi noderēs. Tā. Tas ir kaut zirneklis. Viņš bija uz maisa. Pasies, cik liels. Au, iekoda! Au! Tādītās es nogriezīšu te gabalu. Blin. Es nezinu, no kurienes iesākt, sākšu zemāk. Bet strādājam ar to, kas ir. Jā? To, kas ir. Pastīšos. Man liekas, viņa nebija dārga tā zeme. Vienkārši jāaizbrauc un jānopērk. Bet vismaz tagad man būs saprašana, cik daudz man zemes vajadzēs, lai noklātu visu šo teritoriju. Smuki, Tā. Viens maiss ir izmantots. Kaut kā tā. Sanāk te vispār uz vienu
vienu panelīti tikai der. Pārāk tūku, šitam sētai. Tikko cimds izmazgāja, nu kaut kā tā. Bišķi zemīte. Tā, kur es savu nazi noliku? Jādzēlē. Nu, lūk, tāda laba melnzemīte. Tūlītās te bišķiņ pielabos. Es nezinu, es neesmu speciālists vēlreiz. Jā, kāds profesionāls dārznieks man skatās, lūdzu, kā sakās, saprotat mani, ka es tikai mācos. Viss tās dārza lietas. 2 maisi aizgāja, jā, uz šito te visu gabalu. Un tur mums vēl ir, sanāk, mais uz šitādu gabalu, jā. Bet labi, tur es taisīšu, tur ir akmentiņas bēršu, tā kā šito daļu nevajadzēs taisīt, jā. Bet no šejienes līdz tam galam, vismaz līdz zālē, ejam, es to parādīšu, vismaz līdz zālē vajadzēs melnzemi sabērt, novākt šitos visus krūmiņus, visus tos zarus, sakaltušos varbūt ķieģeļus noņemt, un tad mēs vienkārši iesim tā uz augstu. Tad sanāk, te ir 1, 2 maisi, pieņemsim 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, īstenībā baigi daudz. Vismaz 15 maisus vajag, lai būtu tāda laba kārtiņa ar zemi, un lai tur var iesēt kaut kādu zālīti un vēl kaut ko, bet, jāskatās, cik tas maksās, un pamazām jāuzlabo, tāpēc, ka, izskatās pēc kaut kāda celtnieku teritorijas, zin, ka viss ar gružiem, ar akmeņiem samētāts kaut kādiem dzelzs gabaliem, tāpēc gribās bišķiņ skaistāku dārziņu uztaisīt. Vot kaut kā tā. Es uzreiz gribu pateikt, mums ārā ir tagad pāri 30 grādiem, un pēc sajūtām salīdzinoši, piemēram, ja Latvijā būtu 30 grādi, viņi nejustos tik karsti kā Anglijā, jo te ir ļoti, ļoti mitrs gaiss, ļoti smagi turēt to karstumu. Tāpēc mēs pat neejam ārā šodien. Tas vienīgais priekš jums nofilmēt kādu kontentiņas iznāca. Ieduru savu pirkstā. Tāpēc, jā, mēs sēžam mājās, visi logi vaļā, lai vēdinās māja diezgan vēsi, tā kā, dzīvot var, bet vakar ar sīkiem izgājām ārā un aizgājām līdz parkam un uzreiz atpakaļ, tāpēc, ka bija, pārāk karsti. Un nelieli plāni. Tātad es gribu šito bišķiņu, kā sakās, uzlabot, te jau viss vecs, uz sānu viss tā aizgājis, izspiests ar zemi. Tāpēc es domāju izņemt visus dēļus, varbūt šitos pārsist taisnāk, lai nav tā ieliecies, ja? Varbūt nopirkšu vēl dažus vairākus sastīšu te iekšā, lai neizspiež tā zeme ārā. Un viss, jā, un varbūt arī šos pašus dēļus salikšu, varbūt kaut kādas piepirkšu, viņus vajadzēs nokrāsot. Un kaut kā tā, pavisam prosta taisīsim, jo bija sākumā vispār plāns te ar ķieģeļu sienu uztaisīt, jo redziet, te agrāk bija ķieģeļa siena. Un laikam tās zemi izspieda, un tas ķieģelis nokrita, un varbūt tas vispār Anglijā ir dārgi to ķieģeli likt, tāpēc neviens te neko nav darījis. Un bija doma ķieģeļa siena, ja tā būtu mana māja, tad es tā izdarītu, bet tā kā tā nav mana māja, ja es vienkārši uztaisīšu bišķiņu prostāk, lai es varētu beidzot uzlabot šo zemīti. Un te es bēršu vienkārši akmentiņas mazos, kuriem, karoči, šibjonička tā saucamā. Te smukiņām nobērs, izlīdzinās zemi un kaut kā tā nenormāli karsti. Un es nezinu, vai jūs kaut ko tādu darat, ejam, es jums parādīšu. Mums tikko no zemes pacēlam ābolu. Viņš pats bija nokrits, neviens viņu nebija rāvis nost. Domāju, viņš ir gatavs, bet viņš ir skāps. Man atgādina bērnību, kā pie vecmāmiņas aizbrauc. Gribās ēst, bet negribās mājās iet, jo tev iedīs mājās, tur kaut ko darīt. Tu dārzā vienkārši kaut kādas ābolīšas ēd un tā tālāk. Un viņas, es atceros, vēl nebija gatavi. Un mēs ēdām tādus skābus un pēc tam man pļutka nāca riktīgi. Mums ir ābeli. Parādi ārā un jāblički.
Re, kur ir ābeli. Jā, un es tā saprotu, viņi būs gatavi ziemā. Un mūsu kaimiņiene, viņa vāc šitos āboļus no tie, kur neizmanto no kaimiņiem. Un tad vāra sulu. Un to sulu atdot atkal kaimiņiem, ja viņi grib ābolu sulu. Nu, tāds process mums ir. Mums papробуй. Pagaršo ārā un izbauda. Cilvēks pirmo reizi mūžā šitā ēd ābolīšus. Niet? Negaršojam? Beidz, es tak šitā bērnībā beidz. Nu, vai kurš ir bez trām? Bērnam pārāk skāps, bet nu, neko darīt. Mums bija brutālāk bērnība. Es nezinu, kā latviešu valodā šis saucās, bet šis ir komposts. Jūlija tur met arī iekšā, bet mēs, kad ievācāmies, te jau bija tā. Es tā saprotu, te kaut kāda atlikumas rēdiena vajag mest, un tad viņi pārstrādājās zemē. Bet man tik pretīgi skatīties, oi, vapšie. Redziet, olu, tur visādas olas, ābolīši, un tagad vairs nav. Te bija pirms tam šitie te tārpiņi visādi. Un te viņi visu to pārstrādā, un es tā saprotu, tad tu vari... Es nezinu, ko šito var darīt, bet tas ir vienkārši čau. Šitādu lietu mājās turēt. Fui! Tā kā es jums uztaisīju nelielu update par to, kas notiek, tikko, var teikt, vismaz vai esam atlidojuši un jādara daudzas lietas. Ārā ir nenormāls karstums, man jau pat tagad filmējot, vēl tā nelabi palika pārkarsies. Bet, nu, ir plānot kaut kādu darbu, ļoti grūti veidot kaut kādu kontentu, kad īpaši nav laika vai kaut ko vēl citu jādara. Tāpēc, ja jūs neesat redzējuši manas video no Latvijas, noteikti ejiet manā kanālā, skatāties, tur ir tiešām interesanti. Un tad līdz nākamajai reizei. Čau!